Dzelzceļš Latvijā pastāv jau vairāk nekā 150 gadu, bet par valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš aizsākuma datumu ir uzskatāms 1919. gada 5. augusts. Uzņēmuma Latvijas dzelzceļš akcijas pieder valstī, un valsts kapitālu daļu turētāja ir Satiksmes ministrija. VAS Latvijas dzelzceļš ir koncerna valdošais uzņēmums. Koncerns sastāv no valdošā uzņēmuma un 6 no tā atkarīgām sabiedrībām. Galvenais Latvijas dzelzceļa pamatdarbības veids ir infrastruktūras jaudas pārdošana, kā arī Latvijas publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšana, uzturēšana un attīstīšana. Uzņēmums jau 96 gadus dod nozīmīgu ieguldījumu valsts tautsaimniecībā, nodrošinot dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu liela apjoma kravu un pasažieru pārvadājumiem. SIA LDZ Cargo nodarbojas ar dzelzceļa kravu pārvadājumiem, izmantojot galvenos austrumu, rietumu un ziemeļu dienvidu transporta koridorus. Ekspedēšanas un loģistikas pakalpojumus darbojoties pēc principa no durvīm līdz durvīm sniedz uzņēmuma meitas sabiedrība LDZ Cargo Loģistika. LDZ Cargo veic arī starptautiskos pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu. SIA LDZ Cargo ir lielākā dzelzceļa kravu pārvadātāja Latvijā un viena no lielākajām dzelzceļa kravu pārvadātājām Eiropā. Lielākais kravu pārvadājumu skaits ir no Krievijas, kam seko Baltkrievija un Kazahstāna. Uzņēmums pārvadā visdažādāko veidu kravas – konteinerus, naftu, akmeņogles, metālu, kokmateriālus, pārtikas preces un citas kravas. SIA LDZ ritošā sastāva serviss pamatdarbība ir dzelzceļa ritošā sastāva tehniskā apkope, remonts un modernizācija, tā ekipēšana, kā arī degvielas uzglabāšana un tās realizācija dzelzceļa pārvadātājiem. Klientiem Latvijā un kaimiņu valstīs uzņēmums piedāvā lokomotīvju nomu, cisternu tīrīšanu, nestandarta iekārtu izgatavošanu, kā arī nodrošina rezerves bāzes pakalpojumus. SIA LDZ infrastruktūra galvenais darbības veids ir sliežu būve un kapitālais remonts, kas ietver arī sliežu metināšanas darbus, garsliežu transportēšanu, pārmiju pārvedu nomaiņu, ūdensnovadu sistēmu ierīkošanu, remontu un citas darbības. SIA LDZ apsardze sniedz fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumus gandrīz visā valsts teritorijā, gan koncerna uzņēmumiem, gan arī ārējiem klientiem, uzņēmumiem, iestādēm un privātpersonām. Īpaši pieprasīts pakalpojums ir kravas vagonu apsardze visā ceļā. Akciju sabiedrības Latreilnet galvenais uzdevums ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšana. Koncerns Latvijas dzelzceļš ir lielākais darba devējs Latvijā, kas regulāri ierindojas valsts iekārojamāko darba vietu vidū. Ik gadu koncerns nodokļos samaksā vairāk nekā 100 miljonu eiro un ar ikdienas darbu īsteno uzņēmuma misiju – nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu un loģistikas pakalpojumus Latvijas tautsaimniecības interesēs, balstoties uz galvenajām vērtībām – attīstību, atbildību, drošību un sadarbību.